Labvakar, turpinājumā jaunu sportām. Sāksimies ar tenisu. Mūsu pirmā rakete Aļona Ostapenko Londonā viegli iekļuva Vimbuldonas čempionāta 3. kārtā. Ostapenko ar 6-2 un 6-0 uzvarēja Horvātijas tenisistu Antoniju Ružiču. Nākamā kārtā Ostapenko eksaminēs Arīnu Sabaļenku. Manai meitai rīt ir dzimšanas diena, tāpēc šeit gribēju palikt ilgāk. Negribēju kāpt lidmašīnām. Tā Naomi Osaka, kura Vimbuldonas turnīru diezgan pārliecinoši pieveic Anastasiju Gasanovu 6-3 un 6-3. Nākamā pretiniece Osakai būs austrāliete Darika Satkina. Zaudējumu pirmajā kārtā piedzīvoja Serena Viljamsa. Titulēta amerikāniete ar 3-6, 7-6 un 3-6 piekāpās austrālietei Maijai Džointai. Rīt Serena ar māsu Venus izies kortā uz dubultspēli. Aizkustinošu mirkli tenisa pasaule piedzīvoja, kad no Vimbuldonas turnīra atvadījās lielmeistars Stens Wawrinka. Šveicietis vairāk kā 4 stundu cīņā ar 7-6, 6-7, 6-7 un 6-7 piekāpās itāli Matteo Berrettini. Es nevēlos doties pensijā, bet zinu, ka ir pienācis laiks beigt spēlēt. Esmu pateicīgs par šo iespēju pēdējo reizi spēlēt Vimbldonā. Liels paldies par visiem šiem gadiem. Tā 3 Grand Slam turnīru uzvarētājs Wawrinka. Titulu turpināja stāvēt Janniks Zinners. Pasaules pirmā rakete ar 7-6, 7-6 un 6-4 pārspēja Portugāļu labāko tenisistu Nunu Boržisu. Itāļu nākamais pretinieks būs 81. rakete amerikānis Jensons Bruksbijs. Mūsu basketbola izlase aizvadīs noslēdzošo treniņu pirms došanās uz Nīderlandi, kur tā aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas spēli. Par komandas gatavību Matīs Timofejovs. Jaunā galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā Latvija aizvadīja pārbaudas spēles pret Igauniju un Gruziju un abās piedzīvoja zaudējumus. Noteikti tas stils nedaudz ir mainījies, kā pie iepriekšējā trenera. Mēs gribam spēlēt nedaudz ātrāk, mēs gribam spēlēt agresīvāk, ļoti aktīvi uz bumbu darboties un būt tādiem ļoti nepiekāpīgiem. Līdz ar to es domāju, ka mēs pirmajās 2 spēlēs bija nogriežņi, kur mēs izskatījāmies ļoti labi. Labā varbūt atskaites punkti, redzēt, kur mēs esam, kas mums jāpielabo. Kā arī treneris bieži teica, šajās spēlēs mēs, protams, cenšamies spēlēt cik vien labi un pareizi pēc plāna iespējams, bet mēs uz rezultātu neskatāmies, mēs kaut ko būvējam. Latvijas izlases centrs Kārlis Šiliņš šo sezonu noslēdz Klaipēdas klubā, kur kopā ar valstsvienības kapteini Rihardu Lomažu izcīnīja bronzu Lietuvas čempionātā. Cerams, ka tas palīdzēs arī izlases ietvaros. Protams, ka te ir bišķi savādāks tas uzdevums varbūt katram, vai kā, bet es domāju, ka tas tikai pozitīvi, ka mēs paspējam kopā uzspēlēt. F grupā Latvija ar 1 uzvaru 4 spēlēs ieņem 3. vietu. Turnīra ievadā savā laukumā Latvija piekāpās nīderlandiešiem ar 78-86. Tagad izbraukumā jārevanšējas. Mums ir plāns, kā mēs gribam darboties pret viņiem. Un es domāju, to līderu neutralizēšana ir galvenais atslēga, plus arī viņa aktīva aizsardzība. Ļoti aktīva, ļoti agresīva. Viņi darbojas uz bumbu. Tas, kas ir jātur uz konstanti, ir tas, ka mēs esam agresīvi, mēs cīnāmies aizsardzībā pa bumbām un mēģinam uzspiest to savu spēles stilu pretiniekiem. Un es domāju, ja tas mums izdosies, tad arī būs rezultāts. Spēle pret Nīderlandi piektdienas vakarā. Basketbola studija LTV 7 ēterā no 8 vakarā. Turpināsim ar karalu futbolu un pasaules kausā turpinās izslēgšanas spēles. Šovakar cīņu par 8. sāka Anglija un Kongo. Otrais puslaiks ir ieskaņā un Kongo ir vadībā ar 1-0. Vakars turpināsies ar Beļģijas Senegālas dueli, bet pret rītu arī ASV un Bosnija-Hercegovina, tāpat arī Spānija-Austrija. Astotdaļfinālā iekļuva Norvēģija, kas ar 2-1 uzvarēja Kotdivāru. Norvēģija astotdaļfinālā tiksies ar Brazīliju. Citā spēlē Francija pārliecinoši apspēlēja Zviedriju 3-0. 2 vārdus guva Kilians Mbappé, bet vienreiz izcēlās Bredlijs Barkolā. Nākamajā kārtā francūžus gaida Paragvajas izlase. Tāpat nākamajā kārtā iekļuva viena no turnīra rīkotājām Meksika. 8 minūšu laikā pirmajā puslaikā Meksika realizēja pārsvaru un guva 2 vārdus, un mača liktenis bija izšķirts. Meksika astotdaļfinālā tiksies ar Anglijas un Kongo mača uzvarētāju. Jā, bet Latvijas futbola virslīgā šodien viena spēle. Supernova ar 2-1 pārspēja Tukumvienību. Savukārt mūsu U18 jauno dāmu volejbola izlase startējas Eiropas čempionātā. Pirmais pretinieks Polija. Olimpiskajā centrā ir mans kolēģis Matīs Timofejovs. Sveiks, Matīs! Kā veicas mūsu jaunajām dāmām? Sveiks, skatītāji! Kā jau paredzēts, pirmā spēle ir sarežģītā, ļoti spēcīgs pretinieks Polija. Ir Latvijai pretī šodien. Latvija iedzinējos ar
pret 18. Mēs varam apskatīties arī šo te atklāšanas brīdi. Pirmo reizi šāds fināla turnīrs norisinās Latvijā, Rīgā, un Latvija tajā startē pirmo reizi. Šīs dienas pretinieks polietis daudz pieredzējušāks šajā vecuma grupā. 4 reizes viņas ir 18 vecumā tikušas pie medaļām, 2 reizes kļuvuši par Eiropas 18 čempioniem Latvijai. Šī pieredze jākrāj šodien, un šī ir lieliski iespēja gan iekrāt pieredzi, gan arī pārbaudīt savus spēkus pret ļoti spēcīgu pretinieci un arī piesaistīt kādu ārzemju klubu skautu uzmanību. Pavisam noteikti šie ir mērķi Latvijas valstsvienībai. Kopumā tikai 2 labākās no šīs grupas iekļūs uzreiz pusfinālā. Ļoti sarežģīts uzdevums latvietēm, bet pirmajā spēlē vēl ir iespējas. Šobrīd 10-20, ļoti pārliecinošā vadībā Polija, bet vai kas mainīsies šīs spēles gaitā, par to jau ziņosim arī turpmākajos sportziņu izlaidumos. Jā, paldies, Matīs. Pludmales volejbolis Tīna Graudiņa un Līva Ēbere Šveicē svinēja uzvaru profesionālās tūras Gštādes elites 16 turnīru kvalifikācijas sacensību mačā. Ar 2-0 pieveikts amerikānietis Molija Philipsa un Ebija Van Vinkla. Panākums arī Mārtiņam Pļaviņam un Kristianam Fokerotam. Ar 2-0 uzvarēti beļģi Jope Van Landenkongs un Kians Verkauterens. Bet ar vērienīgu un plaši apmeklētu šovu Grīziņkalnā aizvadīts Slam Dunk konkurss Kings of Air. Kristaps Dārgais karjeras noslēdzošajās sacensībās iekļuva pusfinālā. Par visu plašāk stāst Matīs Timofejevs. Kings of Air pulcēja pasaules labākos meistarus bumbas triekšanā grozā no augšas. Grīziņkalna kolizējā pulcējās vairāk kā 3000 līdzjutēju. Viens no žūrijas locekļiem bija NBA čempions Kristaps Porziņš, kurš nu pat pagarinājis līgumu ar Golden State Warriors. Latvijas vadošais basketbola dankeris Kristaps Dārgais savas karjeras pēdējās Kings of Air sacensībās rādīja teicamu sniegumu un sasniedz pusfinālu. Finālā viņš nespēja iekļūt. Es gribētu teikt, ka vakardien tiekot pusfinālā, praktiski tas bija maksimums, ko es varēju izdarīt. Es būtu bijis daudz priecīgāks, ja es būtu realizējis savus pēdējos dankus. Es nedomāju, ka tas būtu mainījis gala rezultātu. Finālā polis Piotrs Grabovskis cīnījās ar Lielbritānijas sportistu Joelu Henriju. Abi dankeri veica augstākā līmeņa bumbas triecienus grozā, bet žūrija augstāk vērtēja poļu sniegumu. Līdz ar to par 2026. gada Kings of Air čempionu kronēts tika Piotrs Grabovskis jeb Grabo. Pasākums tika veltīts izcilā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas piemiņai. Tas maziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars. Mētā! Labvakar laika ziņās. Šodien jau manāmākas izmaiņas laikapstākļos lielā daļā Latvijas, jo no rietumiem Latviju sasniedza plaša mākoņu zona, tādēļ Kurzemē un valsts vidienē diena bija pārsvarā apmākusies, sāka līņāt. Austrumos dienas pirmā daļa ar skaidrām debesīm, tādēļ Vidzemes austrumos un Latgalē gaišs šodien vēl sakars līdz 25–28 grādiem, kamēr daudziet Kurzemē nebija siltāks par 19–20 grādiem. Nākamajā naktī daudziet Latvijā gaidāms lietus, vairāk nokrišņi būs valsts centrālajā un austrumu daļā. Austrumos vietām iespējams arī pērkona negaiss. Rīt no Kurzemes mākoņu kļūs mazāk, bet Vidzemē un Latgalē diena vēl iesāksies ar pelēkām debesīm un lietu. Minimālā gaisa temperatūra šonakt jūras piekrastē ap 16–17 grādiem, Kurzemes vidienē un Zemgalē mazliet vēsāks 14–15 grādi, bet Vidzemes austrumos un Latgalē nakts būs silta. Minimālā temperatūra 17–18 grādi. Rītdiena Kurzemē jau sāksies ar saulainām debesīm, bet valsts austrumu daļā gaidāms lietus. Tur mākoņi izklīdīs tikai dienas otrajā pusē un ļaus uzspīdēt saulei. Gaisa temperatūra pēcpusdienā pie jūras Liepājā un Ventspilī ap 21–22 grādiem. Kurzemes vidienē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē siltāks laiks, rīt līdz 24–25 grādiem. Austrumos, kur vairāk mākoņu un mazāk saules, temperatūra arī mazliet zemāka – 20–22 grādi. Rīgā naktī un no rīta apmācies laiks, gaidāms lietus, bet diena būs saulaina. Minimālā temperatūra rīta stundās būs ap 16 grādiem, rīt pēcpusdienā 24–25 grādus silts. Vēl par laikapstākļiem turpmāk. Nedēļas nogalē temperatūrai būs tendence lēni, bet arvien pazemināties. Piektdienas naktī 11–16 grādi, dienā no 19–24 grādiem un pastiprināsies rietumu vējš, īpaši piekrastē brāzmas līdz 15–17 metriem sekundē. Daudz vieta īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, un sestdien diezgan līdzīgi. Gan brāzmains vējš, gan ik pa laikam lietus, vietām ar pērkonu un temperatūra vēl par grādu zemāka – 18–23 grādi.
grādi, un tālākas prognozes rāda, ka svētdiena kļūs vēl mazliet vēsāks. Jaunās nedēļas sākumā nepastāvīgi laikapstākļi turpināsies. Mērens siltums, ik pa laikam lietus, vietām arī pērkona negaiss. Laika ziņās tas arī viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ar labu vakaru!